Baldone, Riekstu kalns, Vivus LV MTB maratona 6. noslēdzošais posms. Dalībnieki manāmi satraukušies. Kādam šis ir vienkārši pēdējais posms pirms garās ziemas, bet citam tieši šī sacīkste izšķirs. Būs kopvērtējuma uzvarētājs vai tomēr nē. Pusmaratona distancē startē vairāk kā 230 braucēji, kuriem jāpievar 30 km gara distance. Lielajā maratonā brauc 150 dalībnieki, tiem jāpievar 55 km. Vivus LV MTB maratona 6. posma trase tehniska un ļoti interesanta. Jābrauc pa meža ceļiem, gan platiem, gan šauriem, pa kalnu augšā un lejā, pa daudziem un dažādiem līkumiem. Baldones posmā maratona distancē dāmu konkurencē uzvar Dana Rožlapa, otrā Lija Laizāne, trešā Līga Šmite. Starp vīriem ātrākais Matijs Preimanis, aiz viņa Dmitrijs Sorokins un Arnis Pētersons. Pusmaratona distancē starp dāmām ātrākā Rūta Brakovska, aiz viņas Līna Berga un Iveta Kazaine. Vīru konkurencē uzvar izcīna Zigmārs Zučiks, otrais Ivo Irbe, trešais Guntis Šeflers. Bija tā, ka visu sezonu mēs ar Ivo Irbi cīnāmies, un bija tā, ka tas, kurš šodien uzvar, tas arī uzvar kopvērtējumā. Man izdevās šodien uzvarēt un arī kopvērtējumu paņemt. Īsumā diezgan saspringti bija, jo līdz iepriekšējiem posmam es biju vēl tā kā kopvērtējuma līderis, un tad pēdējā posmā tikai CS velomaratonā sanāca kapitulēt Zigmāram, un tad laikam tas arī bija tāds psiholoģiskais lūzums visā sezonā. Šis posms bija viens no labākajiem, es domāju. Интересно довольно. Первый раз проводят они в Балдоне марафон, но получился ничего. Tagad dalībnieki varēs atvilkt elpu, lai jau vēlāk trenētos nākamajai sezonai. Starp citu, jau tuvākajā laikā, 2014. gadam sāk gatavoties arī Vivus LV MTB maratona organizētāji. Protams, ir ļoti daudz, kas labojams. Sportisti vienmēr būs gan apmierināti, gan arī ar vēlmi vēl kaut ko uzlabot. Un tādi jau pirmkārt esam mēs paši. Noteikti daudz domāsim, ko vēl varam uzlabot, arī izlabot dažas kļūdas, kas sezonas laikā, tomēr rodās kļūdas un ir, tas ir saprotams. Kopumā es tomēr ļoti ceru, ka mēs atkal esam radījuši daudziem ļoti pozitīvas emocijas sezonas garumā un tā kā es saku, vēlreiz domāsim, kā to turpināt. Lai arī līdz nākamā sezonas sākumam ir vairāk kā pusgads, sacensību rīkotāji jau sāk domāt, kā darīt labāk un kā sacensības izveidot vēl aizraujošākas. Starp citu, tieši tāds ir mūsu riteņbraukšanas sezonas pēdējais jautājums. Vai velosportisti pirms gonkas iepriekšējā vakarā drīkst nodarboties ar seksu? Tas jājautā manai draudzenei. Protams, obligāti. Iepriekšējā vakarā viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Es domāju, ka jā. Tu nodarbojies? Kā kur reiz. No sensiem laikiem ir pieņems, ka vismaz 72 stundas to nevajag darīt, jo it kā organisms dabū kaut kādu atslābumu, kas pēc tam varētu savukārt kompensēt to, ka tev nav tas uzbudinājums pirms starta muskuļiem. Tā kā kaut kādas labās vielas tev tādā seksa laikā sanāk atdot, kas varbūt tev pietrūkst tādā sacensībā. Es nezinu, katra paša izvēle. Tad nav nekāds konkrēts vienas recepts vai likuma, ka nedrīkst vai drīkst? Nolikumā nav minēts. Конечно, чем больше, тем лучше. Lielākā daļa riteņbraucēju piekrīt seksam pirms sacīkstēm. Tagad nevaru saprast, velosipēdi ir izturīgāki vai kā, jo, piemēram, basketbolisti un hokeisti pirms sacensībām ar everģēlībām mēģina nenodarboties. Toties slavenais bokseris Muhameds Ali pirms svarīgajām sacensībām no seksa atturējies veselu gadu. Lūk, viela pārdomām, bet mēs tiekamies jau nākamajā Vivus LV MTB maratona sezonā.